Šodien runāsim par drošību un civilu aizsardzību, raugoties ar liepājnieku acīm. Un šodienas tēma mums ir atbildīgā personāla apmācība un iedzīvotāja informēšana. Tātad šobrīd Liepājas pašvaldībā tiek veidota jauna civilās aizsardzības struktūra, kas saucās civilās aizsardzības daļa. Ar ko tad nodarbosies šī struktūra miera laikā? Tātad viņas galvenais uzdevums ir gatavot plānus un adoptēt viņus dzīvē. Kā tas notiksies, šī adaptācija? Tātad tiks apmācīts pašvaldības personāls, kas ir iesaistīti civilā aizsardzībā, tiks apmācīts civilās aizsardzības formējuma personāls, un pēc šīm apmācībām tiks veikts vairākas mācības. Un mācības būs saistītas ar dažādām iestādēm, un tad, kad šīs mācības ir veiktas, pēc katrām mācībām mēs veiksim analīzi, un balstoties uz šo rezultātiem, pilnveidosim atkal šos plānus. Un tādā veidā mēs viņus uzlabosim, un ar katru gadu šie plāni tiks arvien pietuvināti vairāk reālai situācijai, kāda tā ir uz zemes. Attiecībā par iedzīvotāju informēšanu, tad droši vien katrai krīzei sākoties valstī ir noteikti savu kārtību, kā tiks informēti iedzīvotāji. Un šobrīd mēs zinām, ka valsts izmantos televīziju, radio, valsts kanālus, tad lūdzu šīm informācijai arī sekojam līdzi. Attiecībā uz pašvaldību šobrīd ir kārtība tāda, kad iedzīvotāji tiek informēti pašvaldības mājaslapā caur Liepāja LV. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas tad plāno veikt iedzīvotāju informēšanu ar lietotnes 112 palīdzību, kā arī šobrīd jau ir pieejams sirēnas pilsētās, un tuvākajā nākotnē tiek plānota šūnu apraide, ko arī nodrošinās valsts ugunsdzēsības dienas. Tātad šobrīd, ko katrs jau mēs varam darīt, tātad ielādēt šo aplikāciju 112 un būt jau informēti jau šobrīd. Esmu drošs, ka iedzīvotāju informētība ir pamats noturīgai sabiedrībai.